Kur labāk ieguldīt? Akcijās vai nekustamajos īpašumos? Te vienmēr ir bijušas vēsturiski divas frontes, kur loģiski saka, ka viens ir labāk ieguldīt akcijās, ja es drīzāk plašāk teikšu vērtspapīros, un otrs puses nekustamajos īpašumos. Tad pastīsimies uz tiem pāris argumentiem un pastīsimies, kurš tad meiko lielāku sensu, vai citiem vārdiem sakot, kur pieeja ir labāka. Ilustrēsim nedaudz to bildi ar nekustamiem īpašumiem, jo šeit, kur ir tā lieta? Tas spektrs šeit ir ārkārtīgi plašs, jo mēs no vienas puses varam sākt ar kaut ko šādu, kur, piemēram, ir īpašums, kas ir lēts dzīvoklis, kur cilvēks var vienkārši nopirkt, atjaunot un iznomāt. Un kaut kur, teiksim, tālajā centrā vai Grīziņkalnā nopirkt vienas tapas dzīvokli un iznomāt viņu par Airbnb kādam studentam vai, nezinu, uz īstermiņu nomu. Un tad ir otrs spektrs nekustamiem īpašumiem, kurā ir šādi tipi projekti, kas ir tā sauktie commercial real estate ar vairāk 100 miljonu investīcijiem un pavisam citiem laika horizoniem. Un ir vēl daudz dažādu veidu, kā ieguldīt nekustamajos īpašumos. Tāpēc, pirms mēs par šo sākam runāt, mēs droši vien, kad noredzēsim savu to skopu, jeb apmēru uz kaut ko daudz īsāku un daudz realistiskāku. Tas būs, es teiktu tā, sāksim ar to, kas ir pieejams vidējiem cilvēkam un vidējiem skatītājiem. Tas būtu parasts īpašums vai zemes gabals, ko kāds grib uzbūvēt vai izremontēt un attīstīt. Un ko mēs šeit varam tādā ziņā salikt kopā? Pirmkārt, kāds ir reālais ieguldījums pret atdevi? Šeit sāksim ar to, ka pirmkārt loģiski ieguldīšana prasa nekustama īpašumā naudu. Daudz vairāk nekā vērtspapīros, jebkāda veida vērtspapīros un jebkāda veida normālos akciju ieguldījumos. Un viņš prasīs naudu no paša sākuma, un viņš prasīs naudu ieguldījumu laika gaitā. Tev ir vajadzīgs kaut kāds kapitāls, pat ja tev ir lēts pieejams kredīts, lai veiktu pirmo iemaksu, plus ik mēnešu maksājums, plus kaut kāda veida īpašumu atjaunošana. Tas ir viens. Otrkārt, starp sākotnējo budžetu un sākotnējo ieguldītas laiku līdz laikam, kad viņš būs pabeigts, jā. Būs kāds laika posms, un gan arī 100% investīcijas viņā pieaugs, tāpēc, kad laika gaitā pieaug aktīvi cenas un inflācija. Jebkāda veida projekts, jebkurā laikā ir pieaudzis viņa vērtībās vairāk nekā sākotnēji aplēsts. Un otrkārt, man liekas, ka nav neviens nekustama īpašuma projekts, kas nebūtu nokavējis savus termiņus. Tā kā tas, ar ko jums reālistiski jārēķinās, ir tas, kad jūs sakat nekustama īpašuma projektu, viņš būs dārgāks un viņš prasīs daudz vairāk laika. Nosauciet nekustama īpašumu, kurš tāds nav. Tāds nav neviens. Skumji, bet fakts. Nākošais. Ienākums no nekustamā īpašuma. Visdrīzākais tā ir vai nu pārdošana, kad viņam ir pieaugusi vērtība, vai nu tas ir kaut kāda veida noma. Diemžēl tagad vairāk nav tāds laiks, kas bija 2002. līdz kādam 2007. Varbūt pat 8. gada sākumam, 2008. gada sākumam, kad mēs varējām tā teikt runāt vienkārši flipot, jeb pirkt un pārdot nekustamos īpašumus tikai tāpēc, ka viņi kāp vērtībā. Te gan bija daudz laika priekš nekustamā īpašuma. Mēs tepat Jūrmalā vai Rīgā vai Pierīgā varējām nopirkt kādu zemi, palētas pieejamu kredītu, pēc pusgada pagaidīt un viņu pārdot. Un liekas, turpat tajā laikā neviens īsti nemaksāja tam nodokļus. Tas ir veids, kā ieguldīt, ne? Bet, mēs arī aizspēlējamies ar to laiku. Bet, anyways, atgriežoties pie mūsdienām, tas kapitāla pieaugums nebūs tik ātrs un tik vienkāršs. Evidījums nav ļoti labs gadījums, kuru jūs varat nopirkt, bet tāda gadās ārkārtīgi reti. Un tā noma, runājot par nomu, viņa nekad nebūs 100%. Un pat, ja vienmēr būs īrnieki rindā, tik un tā nevienmēr viņi maksās 100% laikā un visu naudu. Līdz ar to te ir divas problēmas. Laiks, kad jūs saņemsiet naudu par ieguldījumu, nav īsti zināms, un vai tas ir ienesīgums vai jebkāda veida peļņa no nekustamā īpašuma pārdošanas, viņa būs kaut kad vēlāk, ko jūs 100% nezināt. Un ja tā būs noma, tad noma būs visdrīzākais aptuveni, viņa nebūs precīzi. Tāpēc šeit ir viena lieta ar nekustamiem īpašumiem. Mēs te saskaramies ar divām lietām. Pirmkārt, mums nav 100% zināms termiņš, kad mēs viņus izveidosim un kad mēs viņus nodosim. Respektīvi, mēs viņus sākam izstrādāt vai attīstīt vai remontēt, sauciet kā gribiet. Bet kad viņš precīzi tiks pabeigts, mēs nezinām. Otrkārt, mēs nezinām, cik mēs precīzi par to samaksāsim. Un nākošais, mēs īsti nezinām, cik precīzi mēs nopelnīsim. Tāpēc, lai to darītu, ir jābūt diezgan lielam, tā sakam, kā gudri teica Benjamins Grahams, margin of safety, jeb citiem vārdiem jums jābūt ļoti lielam buferim, ar ko jūs pelnīsiet. Tam peļņas buferim jābūt pietiekoši lielam, lai tas viss risks
būtu iedzīgs. Nu, respektīvi, ko citiem vārdiem var pateikt, jums ir jābūt ārkārtīgi labam darījumam, lai jums būtu pietiekoši liela iespēja manevram, lai tik un tāpat pēc slikta scenārija jums būtu pietiekoši laba pērni, lai tas atpelnītos. Vai kāds būtu praktiski, jūs dabūtu ārkārtīgi lētu īpašumu, vai jums būtu ārkārtīgi izdevīgs nosacījums, kā jūs viņu iznomājat, vai ārkārtīgi lētu jūs viņu varat izremontēt. Daudz lētākās cenās, nekā jūs varat dabūt par vispār pieņemtiem cenām. Tad tam ir jēga. Citādā gadījumā, es teikšu tā, citādā gadījumā jūs varat pastīties uz reverso inženieriju, jeb pastieties, ko dara cilvēki, kas ar to dienā nodarbojās. Jeb citiem vārdiem sakot, nekustamā īpašuma pārvaldītāji un lielie fondi. Viņi iegulda tirzniecības centros, viesnīcās, loģistikas parkos un milzīgos nekustamā īpašuma dzīvokļu projektos pārtiecos. Pastieties, viņi zina visus trikus spēlē, viņi zina to, kā nopirkt zemes, kā sakārtot visus zonējumus un visu, kas saistās ar būvatļaujas saņemšanu, viņus māk uzbūvēt lētākām cenām, jo viņiem ir milzīgi apjomi. Viņiem ir milzīgi budžeti marketingā, lai viņus pārdot, un viņi var skaitīt tādas budžetus un tādas laika nogriežumus, ar kuriem viņi atpelnīs savas investīcijas, kāds parastais cilvēks nevar. Un kāds sausais atlikums? Nu, pastieties uz viņu ienesīgumiem. Šeit, piemēram, ir pāris piemēri, ko jūs tepat Rīgas fondu biržā redzat. Tas ir viņa ienesīgums, un jūs varat to salīdzināt ar S&P 500 ienesīgumu. Jūs redzat to, ka S&P 500 uzvar landslaidā. Tas ienesīgums ir daudz labāks nekā institucionāla investoru ienesīgums no nekustamiem īpašumiem. Un tas te liek padomāt, tas liek padomāt faktus. Jūs redzat tos visus nezināmos un tos visus nenoteiktos, kas ir nekustamajos īpašumos, pret to, ko jūs iespējams varat nopelnīt pret finanšu tirgiem. Un īstenībā, es domāju, tie cilvēki, kas iegulda nekustamajos īpašumos, pat tos visus riskus apzinoties, domā, ka tas risks ir mazāks nekā ieguldot akcijās. Kāpēc? Tāpēc, ka akciju ieguldīšana visdrīzākais viņiem liekas riskanti no tāda viedokļa, ka viņiem nākošajā rītā var akcijas nokrist pa 90% vai kaut ko tam līdzīgu. Tas tā var būt, ja jūs ieguldat individuālās akcijās un īsti nezināt kādos projektos. Vai jūs vienkārši mēģināt treidot un neko no tā nesijācat, kad jūs uztaisat vairākus stulbus darījumus pēc kārtas un tas kumulatīvais ienesīgums ir mīnus 80%. Bet statistiski ieguldot indeksos, tādas iespējamības, ka jūs zaudēsiet vairāk par kādiem 30–40%, ir varbūt reizi 50 gados. Un būs kritumi, protams, par to nav runa, bet tie kritumi ir paredzami un tie kritumi ir ierēķināmi. Un tik pie naudas pat, ja ir kritums, jūs varat daudz vieglāk nekā ieguldot neveiksmīgi nekustamajos īpašumos. Tāpēc es drīzāk vēl to pagriezīšu un pateikšu savādāk. Neveiksmīgas ieguldīšanas nekustamajos īpašumos ir nesalīdzināmi riskantākas nekā ieguldīšanas konservatīvās akciju stratēģijās. Turpat nav nekāda salīdzinājuma, jo ir viens fakts. Ja jūs ieguldīsiet nepareizi nekustamajos īpašumos, jūsu nauda ir ieslēgta neveiksmīgā darījumā ganīs forever. Jūs pastieties kaut vai sludinājumus, kur daudz komerciālai, jeb commercial real estate vai kaut kādu biznesa projektu ar nekustamajiem īpašumiem stāv vairāk kā 10 gadus sludinājumos. Tas ir veiksmīgs projekts, es domāju, ka nē. Ar akcijām tas ir neiespējami. Ja jūs nopērkat akciju indeksus, ko jūs varat izdarīt pašā sliktākajā gadījumā, jūs varat nopirkt viņu pašā dārgākajā cenā, un jūs esat spiest pārdot pilnīgi visu pašā zemākajā cenā. Pieņemsim, jūs būtu nopirkuši kaut kādā 20. gada sākumā ļoti daudz akcijas, un 20. gada, kādā, piemēram, aprīlī esat spiest visu pārdot. Kāda tam ir varbūtība, ka tas ir noteikti tieši tajos laikos un tieši tajā situācijā? Tad jūs varbūt zaudēsiet daļu no kapitāla. Tas tā var gadīties, protams, bet kāda ir varbūtība, ka tas gadīsies tieši ar jums tieši tagad? Tā ir pavisam maza. Un tāpēc sistemātiska akciju ieguldīšana mazajiem investoriem, kuriem nav tāda ļoti labas pieejamības kapitālam vai zemām būvniecības izmaksām vai ļoti labai zemē, viņi būs daudz veiksmīgāki, ja viņi ieguldīs akcijās. Tas ir fakts, jā. Ja jūs šausmīgi gribat nekustamajos īpašumos ieguldīt, jūs varat ieguldīt ETF-os vai arī fondos, kas iegulda nekustamajos īpašumos. Jums būs exposures uz visiem tirzniecības centriem, loģistikas parkiem, lielajiem dzīvokļiem, kā es iepriekš minēju. To var izdarīt, tas var notikt, un priekš kam tad īstenībā sarežģīt savu pašam dzīvi. Ja vien jūs negribat to darīt kā atsevišķu biznesu, bet kā es tikko teicu, tas ir kaut kas cits. Tāpēc kāds te varētu būt secinājums? Secinājums varētu būt tāds. Ja jūs gribat papildus biznesu, ko var labi nopelnīt, un jums ir ļoti labi kontakti, ieguldiet nekustamajos īpašumos un ieguldiet arī akcijās. Bet ja jums tādas iespējas nav, labāk ieguldiet akcijās vai nekustamā īpašumu trastos caur ETF-iem. Tā kā tā. Labi, tiekamies nākošajā reizē.